Ceļā uz pārzemes pasauli. Leģendas apgalvo, ka cilvēks dzīvo ne tikai fiziski redzamajā pasaulē. Process noris planētas 3 pasaulēs, kā jau par to runājām iepriekš. Mūsu fiziskā pasaule, ko sauc par blīvo pasauli, ir pati zemākā sfēra. Nākamā sfēra ir smalkā pasaule, jūtu, emociju, vēlmju pasaule, un vēl augstāka ir ugunīgā pasaule, domas pasaule, prāta pasaule. 2 pēdējās sfēras leģendās nosauktas par augstākajām pasaulēm, pārzemes pasaulēm. 3 pasaules pastāv pilnīgā saskaņā. Daudzu zemes dzīvju sākotņu apliecināšanās notiek augstākajās pasaulēs. Bieži vien veselas konstrukcijas, pirms tiek īstenotas uz zemes, tiek izveidotas augstākajās pasaulēs. Derībās varam lasīt par debesu pilsētām. Tieši tās patiesībā ceļ pārzemes pasaulēs, un tur tiek radīta magnētiskā pievilkšanās. Viss tiek celts ugunīgajā pasaulē, pēc tam nonāk smalkajā ķermenī. Tādējādi uz zemes radītais ir tikai ugunīgās pasaules ēna. Tāda ir jaunradas darba secība. Daudz kas no ugunīgās pasaules radītā vēl nav ieguvis zemes dzīvē raksturīgos apveidus. Tāpēc nejēgas spriež pēc tā, kas uz zemes ir acīm redzams, bet gudrie zina īsto realitāti. Šāda jaunradas darba secība ir vienkārša, taču nejēgas to nespēj saprast. Tomēr pat viņi zina, ka skulptūras izgatavošanai izkausētā ugunīgā masa ir jālej trauslā formā. Daudz kas tāds, kas vēl nav nonācis līdz sacietēšanas stadijai uz zemes, ir jau pabeigts ugunīgajā pasaulē. Starp ugunīgajiem lēmumiem un to īstenojumu uz zemes ir neizbēgami zināmi starplaiki. Tāpēc gaišreģi zina to, kam jānotiek, kaut gan tūredzīgai acī tas vēl nav saskatāms. Metāla liešanas process zināmā mērā līdzinās ugunīgo lēmumu īstenošanai zemes formā. Galvenie kosmiskie spēki rada neredzami. Katrai izpausmei uz zemes ir neredzamais cēlonis, kas arī ir potenciālais spēks. Cilvēki redz tikai sekas, bet pats process ir neredzams. Pasaule ir neredzamu realitāšu pilna. Neredzamās pasaules ir visā. Neredzamās pasaules vēro mūs. Zemes dzīve un pārzemes dzīve ir viena veselā 2 daļas. Miegā īstenojas sakari ar augstākajām pasaulēm. Ikreiz, kad cilvēku pārņem miegainība, viņš tuvinās smalkajai pasaulē. Gandrīz pusi dzīves aizrit saskarsmē ar smalko pasauli un pat ugunīgo pasauli. Miegs pierāda, ka bez saiknes ar augstākajām pasaulēm cilvēki nevar eksistēt. Bez miega cilvēki parasti var dzīvot ļoti īsu laiku, tad viņu domāšanā parādās nopietnas saslimšanas pazīmes, ja nav miega. Sākas halucinācijas, sastingums un citas eksistencei nedabiskas izpausmes. Organisms tiecas pēc dzīvošanas apmaiņas un neatrod lemto ceļu, ja nav miega. Vieniem miegs ir pretstats nomodam, bet mums miegs ir darba turpināšana citā stāvoklī. Miegs ir esamības daļa. Miegā var būt dažāda apziņas pakāpe, taču šo apziņas skaidrību
var izkopt. Cilvēks var pats sev neatlaidīgi atgādināt, ka laižoties miegā, viņš dodas uz darbu. Ja cilvēka brīvā griba apgūst šo aksiomu, vieglāk būs pielikt spēkus smalkajā pasaulē. Lai cilvēki neuztraucas, ka tādējādi zudīs viņu atpūta miegā. Tā paliks pilnā apmērā, jo smalkajā pasaulē tiek dotas smalkas īpašības, kas nenogurdina. Daudz sliktāk ir, ja cilvēks dodas pie miera, zemes dzīves kaislību pārņemts, nemaz nedomādams par augstākajām pasaulēm. Tad gaiša darba un izziņas vietā cilvēks maldās tumšos slāņos un var pat iedomāties, kādas tikšanās viņu tur nogurdina. Aizmigšanai ir jābūt apzinātai pārējai uz augstāko pasauli, un brīvā griba kā spārni nesīs cilvēku augšup. Spēku pārbaude augstākajā pakāpē var radīt nepārtrauktu saikni ar augstākajām pasaulēm. Pat miegā var uzturēt sakarus ar izziņas avotu. Sapņi ir pētīti no daudziem aspektiem. Daudzas nenozīmīgas iedarbības nav aizmirstas, bet palaists garām pats nozīmīgākais – domas iedarbība no attāluma. Visi hierarhijas brīdinājumi, visi smalkās pasaules refleksi, visas ugunīgās sajūtas. Tādas ir sapņu redzēšanas pamata iezīmes. Sākumā robeža starp blīvo un smalko pasauli nebija tik krasa. Senajās hronikās ir atrodami atsevišķi norādījumi par šo pasauļu ciešu sadarbību. Taču saprāts tiecās nošķirties un tādējādi kavēja evolūciju. Grūts bija Kali Jugas laiks, bet Satja Jugai šīs patvarīgi nošķirtās pasaules atkal jāsatuvina. Satja Juga pēc savas būtības prasa saskarsmi ar augstākajām pasaulēm, tāpēc, gatavojoties Satja Jugai, jāatjauno tiešie sakari ar augstākajām pasaulēm, ar Agni jogas palīdzību. Agni joga nepieciešama lemtajiem atklājumiem, kuri nav iespējami pastāvot dzīvnieka apziņas pakāpē. Nepareizs ir apgalvojums, ka smalkā pasaule nav sajūtama. Smalkās pasaules spārni pieskaras cilvēkam daudz biežāk, nekā pieņemts domāt, taču cilvēki paši atgaiņā neredzamās mušas un norauž acīm nesaskatāmo tīmekli. Tikpat bieži cilvēki cīnās pret uzmācīgu domu un atskatās, jautādami, kas mani sauca? Daudz smalku, bet pilnīgi reālu sajūtu piepilda mūsu dzīvi, nemaz nerunājot par smalkās pasaules pieskārienu, kad tiek sajusts rokas spiediens vai uzmanību piesaistošs pieskāriens. Gluži veltīgi cilvēki sūdzas par nošķirtību no smalkās pasaules. Daudzi redz smalkos iemītniekus, daudzi uztver citas pasaules balsis, daudzi sajūt ne šīs pasaules smaržas, var minēt neskaitāmas parādības gan starp cilvēkiem, gan dzīvnieku vidū. Vienīgi stūrgalvīgi aizspriedumi neļauj cilvēkiem saprast realitāti. Cik daudzi cilvēki ir glābti pateicoties norādījumiem no smalkās pasaules. Cik daudzu valstu rīcību ir noteikuši norādījumi no augšas. Piemērus tam varam atrast ne tikai senajos laikmetos, bet arī pati jaunākā vēsture var sniegt neapstrīdamus faktus par šādu pastāvīgu saikni. Zemi nedrīkst izolēt no pārējām pasaulēm,
Kad apziņa kļūs smalkāka, tad gaidāmas vērtīgas tuvināšanās, turklāt pilnīgi dabiski. Tie, kas sevi attīstījuši augstākās apziņas pakāpēs, var apzināti piedalīties smalkās pasaules dzīvē. Turklāt, pēc prombūtnes atgriežoties savā blīvajā ķermenī, spēj to visu arī atcerēties. Lai pabūtu smalkajā pasaulē, gandrīz nevajag nemaz fiziskā laika. Vistālākie lidojumi smalkajā pasaulē pēc zemes pulksteņa ilgs tikai sekundes. Tik ļoti smalkās pasaules mērvienības atšķiras no fiziskās pasaules mērījumiem. Katram cilvēkam ir 3 galvenās domu plūsmas. Pirmā ir no miesas nākošā, ar muskuļu atstarojumiem saistītā un ārējā dzīvē atklātā. Otrā domu plūsma jau skar sirdi un smalkajās jūtās sekmē uzlabošanos un veiksmi. Un beidzot, apziņas dziļumos dzimst pašaizliedzības varoņdarbs. Tur tuva būs ugunīgā pasaule. Tā cilvēka apziņā sastopas visas pasaules. Saskaņas viļņos, redzējumos, sajūtās, tuvinās visas pasaules. Trīskāršais rokraksts ir 3 pasauļu zīmju noslāņošanās paraugs. Iedomāsimies pergamentu, uz kura vispirms bija rakstīts kosmogonisks traktāts, pēc tam mīlestības sonāte un visbeidzot rēķins par pārdotajiem audumiem un kažokādām. Grūti būs cauri tirgus skaitļiem izlasīt sirdsjūtu izpausmi, bet gandrīz neiespējami saburtot traktātu par pašu galveno. Vai tas pats nenotiek ar 3 pasauļu hieroglifu? Taču pieredzējis cilvēks prot izlasīt vissarežģītākos rokrakstus. Tāpat arī apgaismota apziņa spēj saprast augstākās pasaules rakstītā nozīmi. Neuzskatīsim juceklīgās tirgus zīmes par visuma likumiem. Tas, kurš pats sīkumā spēj saskatīt augstākās pasaules klātbūtni, jau ir augšupējas ceļā. Visās izpausmēs vajag sevi saistīt ar augstāko pasauli, bet šādas piesaistes ceļš būs ilgs. Pat ļoti sablīvētos apstākļos tomēr var tiekties uz augstāko pasauli, un šī dailes pasaule būs tuva. Jo blīvajā ķermenī būdams, gars iemācīsies pieķerties augstākai pasaulei. Tas it kā atgriezīsies brīnišķīgā dzimtenē. Cilvēks pieķeras pat zemē, savai pagaidu dzimtenei, bet vēl jau vairāk mūžīgai tēvijai. Dodoties tālā ceļojumā, cilvēki cer ieraudzīt kaut ko skaistu. Bez tā ceļojums viņiem liekas nepatīkams. Tāpat ir jāmīl smalkās pasaules un tālo pasauļu ideja. Lai tālais ceļš būtu veiksmīgs, cilvēkiem ir jāiedvež sev ticība vislabākajiem risinājumiem un iespējamībām. Viņi nokļūs domu valstībā. Tur nevar ciest tas, kas skaisti domā. Viņš ieies tēva namā, nojaustams visas tur esošās svētītās bagātības. Cilvēkiem ir jādomā par ugunīgo pasauli. Viņiem tā ir jāiztēlojas kā pati vislabākā, pati radošākā pasaule. Tā ar sirdi un saprātu jāpieņem. Ir jāapjauš, ka no turienes nāk visu iedvesmu parādības. Godīgie radošie darbinieki var apliecināt,
ka no ārienes nāk labākie risinājumi, kā spēcīgs dināmo ugunīgā pasaule izstaro vislabāko formulu gāzmas. Tā sirds ugunis var savienot ar augstāko gaismu. Bez triju pasauļu izpratnes nav iespējams kāpināt domāšanu līdz jaunajam līmenim. Nav iespējams virzīties uz priekšu, neietverot apziņā visas šīs trīs pasaules. Turklāt tās jāuztver tikpat dabiski kā saules gaisma. Augstākā pasaule jāuztver kā dabisks un neatņemams priekšnoteikums. Ugunīgā pasaule jāapjauš kā kaut kas īstens un dzīvi uzturošs. Tāpēc centīsimies pierast pie ugunīgās pasaules kā pie cilvēku vienīgā mērķa. Ugunīgā pasaule ir esamības mērķis. Par ugunīgo pasauli ir jādomā kā par mūsu likteni. Ugunīgajai pasaulē var tuvoties tikai ar skaidru apziņu. Tuvošanās ugunīgajai pasaulē sāksies ar dzīves pamatu apgūšanu. Pati tuvošanās ugunīgajai pasaulē ir attiecīgu īpašību izpausme. Žēlsirdība, līdzcietība, nožēlošana, mīlestība un visi labie centieni ir brīnišķīgs ceļš, lai nodibinātu sakarus ar augstākajām enerģijām. Jāpierod raudzīties uz šīm jūtām, uz šīm gaišajām īpašībām, kā uz efektīvu līdzekli, kas savieno ar augstākajām pasaulēm. Ugunīgās pasaules dēļ varam uzlabot apziņu, apskaidroties sirdī un domāt par labo. Smalkajā pasaulē doma būs vienīgais virzītājs spēks, bet vai ir viegli darboties ar domu? Lai tas notiktu, ir jāprot domāt. Jāiemīl domāšanas process. Katrā darbā jāatrod brīdis domas attīstīšanai. Turklāt vēl jāatšķir egoistiskas domas no domām par vispārēju labklājību. Pastāvīgi sevi jāpieradina pie smalkās un ugunīgās pasaules apziņas. Jāpierod pie pastāvīga, bezgalīga un nepārtraukta darba. Šāda apziņas spriedze ir ļoti liederīga smalkajai pasaulē. Cilvēki taču parasti strādā tikai tādēļ, lai gūtu pēc tam atpūtu, nevis lai bezgalīgi eksistētu. Tāpēc nonākuši smalkajā pasaulē, bez robežības priekšā, cilvēki apjūg, viņu apziņa aizmiglojas. Lai nonāktu ugunīgajā pasaulē, jāpierod iet bezbailīgi, kā gar bezdibeņa malu. Tikai vislielākā pašsavaldīšanās un gatavība briesmām var tuvināt ugunīgajām sfērām. Ir teikts, neiet ugunī tērpušies drānās, kas deg, bet augstu teiciet ugunīgo prieku. Šajā norādījumā ir visi priekšnoteikumi, lai iekļautos ugunīgajā pasaulē. Patiešām augšup virzības priekam jāpārspēj viss pasaulīgais. Tam jāmiedz un jāpadara gaišs daudzu ceļš. Kad jūs priecājaties par ziediem, domās iedziļināties to brīnišķīgajā veidojumā, šāda grauda radīšanā. Kad augstu novērtējat svaigo ziedu aromātu, tad jūs jau pieskaraties smalkajai pasaulē. Arī zemes puķēs un putnu krāšņajās spalvu rotās un debesu brīnumainībā var rast to prieku, kas nepieciešams iešanai pie ugunīgās pasaules. Jau zemes dzīves apstākļos jāatrod tas, kas būs noderīgs visās pasaulēs. Brīdī, kad notiks pārēj uz smalko pasauli, nebūs laika nodoties prātojumiem, taču prieka dotā apskaidrība var būt, un tai arī ir jābūt acumirklīgai. Tā,
apziņu pasargās tieši prieks. Tikai vajag šeit izmantot katru stundu, lai iemācītos priecāties par ikvienu ziedu. Ceļš uz ugunīgo pasauli ved caur sirdi un daiļumu. Ar visu sirdi jāgodā augstākā pasaule, kā pats svarīgākais un skaistākais zemes dzīvē. Ar visu sirdi jāgodā augstākā pasaule, kā pats svarīgākais un skaistākais zemes dzīvē. No zemes dzīves lietām mīlestība un jaunrade visvairāk atbilst augstākās pasaules jēdzienam. Jau zemes dzīvē mīlestība ir pati radošākā sākotne, bet vēl jau vairāk augstākajās pasaulēs. Mīlestība pret ugunīgo pasauli dos visspēcīgāko magnētu. Ceļā uz ugunīgo pasauli sapratīsim, ka sirds ir kā savienotāja tilts starp pasaulēm. Vienīgi sirds aizvedīs līdz ugunīgajai pasaulē. Tuvosimies tai bez bailēm. Mēs nevaram teikt bez bijības, jo šie ritma punkti ir neizbēgami, taču tajos būs nevis šaubas, bet gan svinīgums. Cilvēki negrib saprast, ka viņu dzīve uz zemes ir īsāka nekā vilciena acu mirklīga apstāšanās stacijā. Kārtīgs ceļinieks, kas vēlas tikai pārnakšņot, cenšas neapgrūtināt saimniekus, bet viņa apziņa ir vērsta uz ceļojuma mērķi. Taču lielā ceļa gājējs bieži vien domā tikai par naktsmītni, pavisam aizmirstam savu uzdevumu un mērķi. Salīdzināsim zemes dzīvi ar atrašanos ārpus zemes. Ar maziem izņēmumiem uzturēšanās augstākajās pasaulēs ir nesalīdzināmi ilgstošāka. Tātad mums jāgatavojas ne jau īsām pieturvietām. Īpaši augstu jāvērtē viss, kas būs nepieciešams tur, kur mums gaidāma ilgstoša uzturēšanās. Īslaicīga ir atrašanās uz zemes. Ilgstoša ir uzturēšanās smalkajā un domu pasaulē, bet ārpus visiem termiņiem ilgstoša būs mūsu uzturēšanās ugunīgajā pasaulē. Tātad uz to mums arī jātiecas, tā jādzīvo. Cilvēki zina, ka jebkura viņu uzturēšanās vieta nav mūžīga, tāpēc būtu saprātīgi nekavējoties gatavoties nākotnē. Ugunīgā pasaule ir mums lemtā nākamība. Zinot lielo gala mērķi, šajā ceļā un pieturvietās nevajadzētu aizkavēties. Īslaicīgā uzturēšanās uz zemes mums dota kā vislabākais līdzeklis, lai strauji virzītos uz ugunīgo pasauli. Ir teikts, ka katram cilvēkam ir savs uzdevums. Tātad katrs, kas dzīvo uz zemes, ir vēstnesis. Vai tas nav lieliski? Nav svarīgi, ka daudzi neapzinās savu misiju. Šī aizmāršība ir 3 pasauļu neapzināšanās sekas. Var iedomāties, kā pārveidotos cilvēks, ja viņš apzinātos savas zemes dzīves uzdevumu. Neviens nevar pilnībā apjaust, kādu uzdevumu viņam uzticējusi smalkā pasaule. Taču katram tiek dots labestības graudiņš, lai palīdzētu cilvēkam izturēt savas zemes dzīves pārbaudījumus. Taču cilvēki nedomā par to, jo nevēlas gūt priekšstatu par augstākajām pasaulēm, no kurām nāk šie brīnišķīgie labestības viļņi. Ja cilvēki atcerētos, ka viņiem uzticēti šādi laimes graudiņi, daudzas ļaunas parādības iznīktu pašas par sevi. Cilvēki negrib saprast to, ka krāšņās konstrukcijas, ar kurām viņi ir pārblīvējuši zemi, nobālē augstāko pasauļu domu jaunradas priekšā. Augstākās pasaules ir jāiepazīst. Mums jāsāk domāt par tām, un domājot prātā nāks arī saņemtie labestības graudiņi. Cilvēks atcerēsies to pirms ausmas stundu, kad viņam uzdeva nogādāt uz zemi smalkos un skaistos veidojumus.
jo katram, kas gatavs iemiesoties, tiek dots viņa spēkam piemērots labestības uzdevums. Tikai brīvās gribas pārņemts cilvēks var aizmirst šo svarīgo uzdevumu, taču reiz viņš atgriezīsies, lai uzlasītu izkaisītos graudiņus. Nedomājiet, ka aicinādami uz augstāko pasauli mēs gribam atraut no zemes. Gluži otrādi, augstākās pasaules diženums vienīgi apliecina arī visas pārējās dzīves izpausmes. Katrs salīdzinājums ar augstāko pasauli arī zemes dzīves domas padara labākas. Ja cilvēks tiecas pēc augstākās pasaules, viņš nekad nedarīs ko sliktu. Nosaukums augstākā pasaule vien jau liecina, ka viss, kas ar to saistīts, ir augsts un cildens. Kad gars iemācās koordinēt zemes dzīvi ar augstāko dzīvi, tad visas mērvienības iegūst citus izmērus. Pārzemes pasauļu apziņa nostiprinās jaunās mērvienībās. Šāda paplašināta apziņa pārveidos arī visu attieksmi pret dzīvi uz zemes. Kad cilvēks sāk tiekties pēc augstākajām pasaulēm, citāda kļūst visa viņa dzīve. Zemes dzīvi var pārveidot vienīgi tad, ja pastāv saikne ar augstāko pasauli. Pretējā gadījumā ciešanas nemazināsies, gluži otrādi tās novedīs līdz bojājai. Tas, ka jau runājām par ugunīgo pasauli, nozīmē, ka laiks rit uz priekšu. Nedrīkst palikt pārējais laika līmenī, kad tika aizmirsti visi esamības pamati. Mēs norādām uz pārzemes sfērām, lai paplašinātu domāšanas apvārsni, tikai ar plašu izpratni varēs saskatīt notiekošos procesus. Vai tad var izprast kosmosu, ja netiecas iekļūt augstākajās sfērās? Izpratni par to nevar gūt tikmēr, kamēr neapzināsimies trīs pasaules un to savstarpējās attiecības. Kad cilvēka gars pieradīs pie domas par augstākajām pasaulēm, kļūs skaidras daudzas esamības likumu parādības. Kad gars tiecas uz smalkajām un ugunīgajām sfērām, tā priekšā paveras viss kosmiskais plašums. Apziņa, kas tiecas uz augstākajām pasaulēm, var smelties no kosmosa dārgumu krātuves. Tas, kas apziņā pieskāries augstākajai pasaulē, ir stingrs un neuzvarams. Par maz ir pazīt tikai vienu esamības pusi. Vienīgi visa visuma izzināšana nodrošinās uzvaru. Tas, kas pazīst laimes pasauli, gaismu, nenobīsies no tumsas. Pat visparastākais cilvēks transa stāvoklī kļūst veikls, drošs, nenogurdināms un sāk apjaust daudz ko tādu, kas viņam vēl nav pieejams. Un neredzamās pasaules parādība viņam kļūst taustāma, jo viņš uz laiku ir atbrīvojies no zemās fiziskās pasaules. Tiklīdz cilvēks tajā atgriežas, viņš zaudē augstāko būtību. Ir jāatrod tilts, lai nezaudētu apziņu un apgūtu augstākās pasaules bagātības. Agni joga tieši tādēļ ir dota, lai cilvēkus pievērstu augstākajai pasaulē. Sasprindzinājums, kas rodas briesmu brīdī, vairo cilvēku spēkus. Arī ekstāzes stāvoklis palielina pārzemes spēkus. Ja iestājies tāds sasprindzinājums, šo brīdi var arī pagarināt. Citiem vārdiem sakot, cilvēka spēkus var vairot pastāvīgi. Lai tā notiktu, spēku avotam jābūt pastāvīgam un tuvam. Tā jautājums par augstākās pasaules apjaušanu kļūst vitāli svarīgs, un pati zinātne nonāks pie tā, kā pie evolūcijas virzītāja. Var ne tikai sapņot par tādu tuvināšanos, bet var arī ar zemes dzīves pasākumiem tuvoties augstākajai pasaulē.